Latvijas zelta talantiem iemirdzēties palīdz zelta zivtiņa. Sintija Vaidere no Baldones. Sintija, man tā liekas, ka par tevi varētu teikt tā, ka ir multimākslinieki, un tu, man tā liekas, esi multidejotāji. Tā varētu būt? Nu, gluži varbūt arī, ka nē. Es cenšos. Bet hip-hops un laikmetīgā vēderdejas, un tam man tā liekas arī vēl kaut kas bija klāt, jo mēs tik visi gaidījām tās vēderdejas, bet te bija drusku savādāk arī, vai ne? Nu, es visu laiku cenšos sevi izaicināt, mēģinu dejā atrast kaut ko jaunu. Aha, tātad, kamēr Sintija atpūtīsies, Agri, lūdzu, tavs komentārs. Paldies, Daini. Tu vari parunāt? Es varu parunāt, jā. Man liekas, ka tas ir ārkārtīgi apsveicami, kad Sintī, ka tu ej tieši šo te dažādo deju tehniku ceļu, jo tikai tādā veidā es domāju, ka var izaugt beigās tiešām labs dejotājs, un dejotājiem, man liekas, šobrīd ir tas laiks, kad jābūt pilnīgi universālam. Es gribu, un par šo priekšnesumu es varu diemžēl teikt, ka pirmais man daudz labāk patika, un ir sevišķi vēl šī mūzikas izvēle un kompozīcija, kaut kas tur negāja kopā. Tur, man viņš likās kaut kāds, ja iepriekšējā pirmā uzstāšanās bija dabīga un tāda īsta,
tad šeit bija ļoti tāda sintētisks piesitiens. Es nezinu, kāpēc, bet kaut kā ar vislielāko labvēlību, bet man kaut kā šoreiz nepaķēra līdzi. Paldies, Agri. Jāna, lūdzu, tavs komentārs. Lai cik tas būtu dīvaini, bet es neko savādāk kā Agris nevaru pateikt. Viņš pateica pilnīgi tieši to, ko es būtu tev teicis. Vienu lietu, ko es varu piebilst, kas man ļoti patika, tas viens palieciens, pagrieziens, kas bija, kā Agris vienmēr vērtē to klusumu, ja? Tas bija, man liekas, klusāk vairs nevarēja. Un otra lieta, labi, tad divas tomēr labas lietas, tādus foto zipšņus un tās skaņas, kad fotografē, nevienam citam dejotājiem, dziedātājiem es neesmu dzirdējis, kā bija tagad. Tāpēc, kad ir tikai vīrieši fotografi zālē. Jā, un Dainis tev nestāv tik tuvu kā vienmēr. Ko tu stāst? Mēs pat esam drusku saskārušies. Jā, bet tikai ar rociņām. Man šis elkonis tieši ir, es tieši ar šo elkoni uzsūcu. Nē, joks pie malas, tiešām, tu esi ļoti laba dejotāja, bet kaut kas īsti nesalikās. Nebija īsti apstākļi, nebija īstā dziesma. Nebija. Tad iesim pie Jānas, kura no dejošanas pilnīgi visu saprot. Jāna, lūdzu, tavs viedoklis. Jā, man daļai ir jāpiekrīt kolēgām, deju ekspertiem. Es to priekš sevis noformulēju, gribēdam parādīt daudz ko, gala beigās tu īsti neparādīji neko. Teiksim tādā, protams, ka visi tie tehniskie trjuki, ja, un visi tie liekšanās, un tas ir apbrīnojami. Man tas ir apbrīnojami, jo es tā nemāku un nekad nemācēšu. Un tā nemāk 100 000, to nevar izdarīt tā, kā to var izdarīt tu. Pie tam tik pārliecinoši un labi, bet tajā pašā laikā bija, tas mikslis bija kaut kā bišķiņ mazliet pa daudz. Un tieši tāpēc man ir mazliet dalītas sajūtas. Es ļoti gaidīju tavu priekšnesumu, ja, un tik ļoti, varbūt es biju mazliet pa daudz sacerējusies. Tajā pašā laikā, jā, tu esi talantīgs skuķēns un viss ir labākajā kārtībā. Paldies! Gribu žūrēji kaut ko teikt? Nē, laikam jau nē. Viss kārtībā. Labi. Agri, lūdzu, tavas 10 sekundes zvaigznei. Sinti, es nedošu zvaigzni šodien. Būsim godīgi. Ja? Labi. Jāna, tavā sejā ir redzams izmisums. Tev varbūt ir 10 minūtes zvaigznei. Jā, manā sejā ir liela jautājuma. Labi, 10 sekundes gribētos zvaigznei. Dzīvot vēlreiz, lai varētu izdomāt tā. Es ticu talantam. Un tev talants plūst pār un... Jāni, tātad šobrīd viss ir atkarīgs tikai no tevis un no tev dotajām 10 sekundēm zvaigznei. Es arī gaidīju no tevis kaut ko vairāk, un es cerēju to ieraudzīt. Bet es tev tomēr iedošu zvaigzni. Man šķiet, ka tu vari vairāk nekā tu šoreiz parādīji. Latvijas zelta talantiem iemirdzēties palīdz zelta zivtiņa.